ievads enerģijas lasījumā, daļa numur 5. Un mēs turpinam ar jautājumu, kāpēc, priekš kam ir jālasa enerģija? Ja? Un atbilde īstenībā ir ļoti vienkārši. Ļoti. Lai palīdzētu jums tikt uz jauno līmeni. Dzīves ietveros. Jebkurā no jomām, kas jums šobrīd ir aktuāli. Kurā jūs jūtat, kad ir kaut kādi šķēršļi, iekšēji vai ārēji, lai dotos uz priekšu. Un jums ir nepieciešama palīdzība. Jūs varat meklēt šo palīdzību dažādajos resursos, no dažādiem cilvēkiem vai raganām, un jautāt pēc palīdzību. Pirms izvēlēties sev pakalpojuma piegādātāju, jums ir jāsaprot, vai viņš, viņā vai viņi, vai themselves, varbūt, atbilst jūsu kriterijiem pēc pakalpojuma sniedzēja, vai, teiksim, cilvēks, vai jums nebūtu tik baigi par raganu, ja jūs vēl neesat šajā lauciņā, un nekad neesat saskārušies. Ja esat, ļoti labi. Ja ne, tad runāsim par cilvēkiem. Tātad, lai tas cilvēks atbilstu jūsu kriterijiem, viens no momentiem, protams, ir, lai viņš vai viņa mācētu to industriju, par kuru jūs interesējaties. Un otrs svarīgais, ja mēs palaižam to momentu par finansiālo pusi, protams, ka tas ir svarīgi. Protams, ka arī ir svarīgi, lai tas piegādes veids būtu jums atbilstošs vai vismaz pieņēmošs, taču tās ir tādas 3D lietas, kuras mēs visas zinām un par ko atsevišķi nav jārunā, man šķiet. Bet to mēs atceramies, protams. Kas ir otrais tāds svarīgais, kad mēs izvēlamies pakalpojumu sniedzēju? Tā ir, protams, viņa personība, bet es teiktu, ka tas ir trešais svarīgais. Otrais svarīgais ir morāla. Pēc kādiem morāls principiem viņš vai viņi dzīvo. Ja jums to ir grūti saprast, tad jūs varat vērot to būtni kāda ilgāka laika perioda ietvaros un līdz ar to paskatīties uz pašu svarīgāko. Vai tas cilvēks ir ragana, vai vēl kaut kas, šamans, piemēram, dzīvo pēc baušļiem. Vai viņš vai viņa dzīvo pēc baušļiem. Viss ir super easy. Un jūs varat pamanīt, kad daži jā un daži nē. Un kas šeit ir svarīgi tas, ka pat ja kāds īsākā laika periodā jūs apmanīs, tad ilgākā laika periodā viņi to nevarēs darīt. Jo mūsu patiesā identitāte lauzīsies ārā, un mūsu patiesās vēlmes lauzīsies ārā, un mūsu emocionālā vadība un arī mūsu uzvedība, viņi jebkurā gadījumā atgriezīsies pie mūsu identitātes. Pie tā, kā mēs paši sevi redzam un kā mēs redzam apkārtējo vidi. Un šeit ir tas moments, par ko ļoti daudzi aizmirst, kad īstenībā skatās uz pakalpojumu sniedzējiem, jo lielākoties izvēlas pēc cenas un pēc materiāliem kritērijiem, nevis pēc ilgtermiņa personības izpausmes.
Tas ir tas, par ko ļoti daudz neaizdomājas laika trūkumu dēļ. Kaut arī tā nav taisnība. Un vēlāk mēs skatīsim